mērķiecīgi mēs viņu pārdevām, jo bija interesi. Pirmkārt, viņu pārdeva Rīgas rajona padomu pirms 90. gada, 89. vai 90. pirms atjaunošanas republikas. Tātad nopārdeva, tad ilgstoši tur bija tādi sijā, ne visādi Latvijas restaurācijas fondi, ne visādi. Es sapratu, ka pilis, tad, kad sākās privatizācija, kad pie tās pašas pieminekļa aizsardzības izveidojās dažādas sijā, un tad viņas sāk tā kā pārprivatizēt, kaut ko pārpirkt, ko izdevās, un arī tādu nopirkt to, tur paņēma kaut kādas metāla izstrādājumus, nost kaut kādas kalumus, droši vien, kuriem tajā laikā bija vērtība. Pils vēl stāvēja jumti, un tad viņi praktiski tika nojaukti tā palēnām. Bet ne tie, kas bija īpašnieki, vietēji iedzīvotāji, katrs kaut ko aizvilka, kādu dēlīt, kādam malku vajadzēja. Īstenībā tas ir tā paradoxāli, jo es negribētu šeit pārmest, ja kāds pārmet padomu laikos, ka to pili izplutināja, pils darbojās, es netiešu, ka bija izcilā stāvoklī, bet es tur strādāju, mums bija kantoris, tajā laikā saucamais, vēl līdz 92. gadam mēs tur strādājam, tur bija biblioteka, sēdījām iekšā, nebija teicis, ka zālē nav labi iet, ka tur tā kā kaut ko griezis, tecēja vai kas. Bet pils kā tāda bija, viņai vajadzēja tikai ķerties klāt. Bet tad, kad viņi pārdeva, tad tie tā kā pameta, viņi tur kā jau visur dalīja tās mantas savā starpā. Un faktiski pašvaldībai nebija nekāda teikšana, jo bija privāti īpašums, un tad pašvaldība lēnām, vienīgais pašvaldībai bija zeme. Mēs ierakstījām visu to pils parku zemes grāmatā, un tad, kad viens izrādīja no vietējiem intereses pirms trakniem gadiem, kas gribētu to pili atjaunot, tad mēs atdalījām tādu mazu zemes gabaliņu, 0,2 kaut kādu izsolē pārdevām par bargu naudu. Viņš nopirka, cik bargu, pats kaut kādu 15-16 tūkstoši izsolē viņš nopirka. Tad viņš uz tā pamata, ka viņam bija zeme, viņš ieguva tiesas ceļā arī to jau graustu, jo tādas sijā nepastāvēja, bet tas viss juridiski bija jānokārto. Un tad es saprotu, ka viņš tā kā cerēja uz Eiropas projektiem kādiem, neizdevās, arī pamainīja īpašnieku, bet no siju uz juridisku vai fizisku personu. Šobrīd bija kaut kur reklāmās, kad pārdod par kaut kādiem 35 tūkstošiem, bet visu laiku interesi ir viņu. Šobrīd viņi, tie jaunie, kas ieguva, viņi tur gan iztīrīja pagrabus, gan drusciņi kaut ko noklāja, apsedz tos esošos mūrus, lai tur neiet tālāk postā. Nē, viņi tur darbojās, bet tagad viņi arī nedarbojās. Bet interesi ir, pozitīva lieta ir tā, ka iepriekš tomēr bija iesaistīta pašvaldība, un pašvaldībai ļoti grūti kaut ko, pašvaldība nav īpašnieks, bet tikt vaļā, un to mēs esam izdarījuši, lai juridiski šī būve ir brīva, tātad brīvajā tirgū, ka tur nav, ka pašvaldība ieliek kāju durstarpī. Tad kaut kas interesējās par kaut kādu privāto vidusskolu, par kaut kādu speciālo skolu, kas meklēja apmēram tādu parku, pili, kas ir gatavi. Droši vien tie ir atkal tie narkomāni, kas varētu nākt no Zviedrijas vai no kādām citām valstīm, ko jau kādreiz uz šo pusi te pieļūrē. Viņi tā kā gribēja atrast vietu, kur viņas rehabilitēt. Bet patreiz zināms klusums.